28. pantā iepretim tam, kas bija aizliegts, tātad uz būvēm aizliegts izvietot ekrānus, bet tagad jūs ļaujat viņus izvietot uz jaunbūvēm. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc jūs tā pēkšņi izlēmāt, ka tagad ir jāatļauj uz jaunbūvēm? Tas nav pēkšņi izdomāts, numur viens. Tātad šāda veida institīva nāca mums jaunie attīstītāji, kuri vēlas šeit būvēt ēkas, un viņi labprāt būvējot šīs te ēkas, iekļaut jau iekšā, ja tas ir līdz šim, kas tika aizliegts, iekļaujot iekšā, ja tas saskan ar kopīgo pilsētas tēlu un nebojā nekāda veida skatu, tad būtu labi, ja mēs izskatītu šādu priekšlikumu un atbalstītu šo te ekrānu izvietošanu, kas patiesībā ir jaunie ekrāni, un ja tās ir jaunas ēkas, tad tieši tas veicinātu šīs ēkas. Berkolts kungs, jūs peldat. Nu, es vispār mēģinājums atbildēt uz jautājumu, pēc iespējas korektāk, bet ja jums Berkolts kungs, sakiet, kas pie jums nāca lobēt šo jautājumu? Jūs pieminējāt, ka nāca cilvēki, kuri... Es teicu, attīstītāji. Jā, kuri tieši var nosaukt? Tad attīstītā, kā saucās? Firma. Īsāk sakot, attīstītāji asociācijas pārstāvi, kuri nāca ar mums runāties saistībā ar šādu veidu institīvu. Jūs viņus lobby reģistrā ierakstījāt? Mēs varēsim paskatīties, kas viņi ir. Es neatbalstu nevienu lobby, un manīgi neviens nav nācis runāties, lai es kādu atbalstītu. Bet jūs tikko pateicāt, ka pie jums nāca runāt attīstītāji. Jā, nu tad viņi atnāca un pateica, lūdzu, izgroziet noteikumus, lai mēs varētu izvietot reklāmu uz jaunbūvēm. Tā taču bija. Jūs tikko pateicāt. Mēs runājam par visām jaunbūvēm Rīgā, kuras Rīgas vēsturiskā centrā. Kas ir jaunbūve? Kas ir jaunbūve? Šo noteikumu izpratnē... Kas ir jaunbūve? Jūlijas Tepaņēko, kas ir jaunbūve? Nē, neakstieties. Šo noteikumu izpratnē, kas ir jaunbūve? Viņa ir izbūvēta 2007. gadā, 17. gadā, 26. gadā. Kas ir jaunbūve? Kolēģi, kas ir šo noteikumu autors? Neviens neatzīstās. Pareizi, Kleinberg kungs, pasakiet to Berkholca kungam. Jo vēlreiz es atgādināšu visiem, kas varbūt nav dzirdējuši, šajos noteikumos ir papildināts, ka digitālos ekrānus drīkst izvietot uz pieturvietu nojumiem un jaunbūvēm. Jaunbūves ir pēkšņi nākušas klāt pēc kaut kādām Berkholca kunga konsultācijām ar iespējams kaut kādiem uzņēmējiem. Vēloties palīdzēt šiem uzņēmējiem, Berkholca kungs ielika iekšā noteikumos neizpildāmu nosacījumu par jaunbūvēm. Kā mēs tikko nosacinājām, un jaunbūve ir tā būve, kura līdz tās nodošanas eksploatācijā ir izbūvēts vismaz nulles cikls. Ja šī būve nav nodota eksploatācijai, tā ir jaunbūve. Un ja tā ir jaunbūve, tad tā nekādā gadījumā nevar likt klāt nekādus digitālos ekrānus.